Šodienas apkopīt mērsis ieradies. Tad lūk, ko mēs šodien darīsim. Šodien mainīsim eļļu šai te kārbai, 9G Tronics kārbai. Kāpēc es pār filmēju šādu te lietas? Ja, te ir dažas nianses, kuras jāievēro. Šī te eļļas nomaiņa varbūt nav tik standardizēta, kā tas ir pārējām automašīnu markām. Tad, principā, iešu cauri visam, kas ir vajadzīgs zināt, lai nomainītu eļļu tad šai te attiecīgajai kārbai. Tad pirmais, kas būs vajadzīgs, ir šāds te komplektiņš. Teorētiski bez šī te komplektiņa arī var iztikt, bet ir ļoti vēlams, lai šāds te komplektiņš būtu. Tad attiecīgi šīs te ir uzpildes adapteris, tad, kā lai šo nosauc, uzpildes svira, ja, vēlāk parādīšu, ko mēs viņu daram. Un šis te ir domāts, lai atskrotu korķīti pašai kārbai. Nekas īpaši sarežģīts, bet tomēr ir jauki, jums ir visi vajadzīgie instrumenti, lai šo te darbu veiktu. Tad attiecīgi pirmais, ko daram, ņemam šo te adapteri, ja. Liekam iekšā viņu korķi un taisam vaļā šo te korķi. Tā, kāpēc es teicu, ka ir nianses ar šo kārbu? Šajā gadījumā, šajā te kārbā bija, varētu teikt, uz puses mazāk eļļas, jo ir attiecīgi sekojoša situācija. Pirms tam, kad es aizkadrā noņēmu nost korķi, uzreiz gāzās ārā eļļa. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka iepriekšējais cilvēks, kurš bija veicis kārbas eļļas nomaiņu šam te Mercedesam, bija iestatījis nepareizi eļļas līmeni, jo, ja, kā redzams, šeit ir jaunā pāna, un šeit ir 4 pozīcijas, kādā mēs iestatām šo te adapteri, lai veiktu kārbas eļļas nomaiņu. Tad attiecīgi, es tagad neatceros no galvas, laikam pirmā bija, teiksim tā, kārbas uzpildes pozīcija. Otrais punkts bija tad, kad mēs nedaudz gribējām eļļu nolaist no kārbas. Trešā pozīcija bija līmeņa iestatīšana, un attiecīgi 4. pozīcija, tad mums ir pilnīga kārbas eļļas izlaišana ārā no padona. Tad kur bija problēma? Iepriekšējais mehāniķis, kas bija pildījis šo te kārbu, viņš bija atstājis uz 2. pozīciju. Attiecīgi kārba bija nepietiekoši uzpildīta, un līdz ar ko bija, varētu teikt, ka praktiski uz pusi mazāk eļļas kārbā. Es ceru, ka kārbai viss kārtībā ir, bet jā, šīs te nianses ir jāzina, ja jūs negribat, lai sāktos problēmas ar jūsu kārbu. Tad lūk, šīs trubiņas tagad ir ievietotas, un tad lūk, šīs ir tās 4 pozīcijas, pa ko es runāju. Attiecīgi pirmā ciet, jā. Uzpildes līmenis, 2. laižam ārā eļļu nedaudz, 3. ir līmeņa iestatīšana un 4. ir pilnīga izlaišana, kā šitā te ne kārbas, bet eļļas izlaišana. Tad varam redzēt, ja, šo te adapteru tagad mēs ievietojam uz pirmo, uz uzpildīšanu. Tā, protams, nokrita. Tā, vienu brīdi. Tātad, ja, adapters ievietots, un tad varam attiecīgi redzēt šo te, teiksim tā, līmeņa plasmasiņu. Tad pirmais attiecīgi tagad ciet viss, jā, kā viss redzam ciet. Otrais, tā, fokusējies redzams, jā, ka pataisās vaļā lodziņi attiecīgi, gan augšā, gan apakšā. Tad iepriekšējā cilvēks bija atstājis kārbas uzpildi uz 2. pozīciju, kas nozīmē, ka attiecīgi eļļas līmenis bija šeit, bet eļļas līmenim jābūt šeit, ja? Un šī distance ir diezgan liela. Tad lūk, jā, par ko es runāju, kad ir ļoti svarīgi ievērot šos te lietas, sadāk jūsu kārbas sākas čakarēties. Tad attiecīgi 2. pozīcija, ja, laižam ārā nedaudz eļļu. 3. pozīcija, kā redzams, ja, šeit mēs uzpildam līmeni, šeit atverās lodziņš, un šis te ir mūsu līmeņa uzpildes lodziņš. Attiecīgi apakšā aiztaisās ciet, eļļa vairs netek no turienes ārā. Un 4. pozīcija, kad mēs pagriežam
mēs laižam ārā pilnībā eļļu, jā, es ceru, var redzēt apakšējā slodziņš, jā, apakšējā slodziņš attaisās un mēs laižam pilnībā ārā eļļu. Tā kā šajā gadījumā pie 9G Tronics šī te ir ļoti, ļoti svarīga lieta, lai mēs uzpildītu pareizu eļļas daudzumu. Tāpēc tas vienmēr ir jāņem vērā un šo te vienmēr vajag atcerēties. Un vienmēr arī jums jānopērk ir speciāls instruments, ja jūs savādāk nesaprotat, kā uzpildīt šo te kārbu. Lūdzu, pērkam instruments un lasam manuāli, kā to visu pareizi izdarīt. Tā, jaunā panna vietā ir tad skrūvus mēs pievelkam 4 ņūtoni un 90 grādi. Protams, ka skrūvus ir jaunas, viņas nāk komplektā ar kārbas maiņas eļas komplektu. Viss skrūvīts jauns, ja. Un tad otra svarīgākā lieta, šis tieši ir priekš OM 651 dzinēja. Mums ir šeit tāda skrūvīta, šī te ir priekš bubļika, ja. Skrūvīte, attiecīgi šeit nāk tāds gumijas aizsargs un mēs pagriežam motoru, līdz mums redzam ir šī te skrūvīte. Un par šo te skrūvīti mēs notecinām eļļu no bubļika, jā. Kā vispār pareizā valodā bubļika būtu saukt? Nav nejausmas. Torque konvertera angliski, nezinu kā latviski. Tad jā, šeit tāda maza skrūvīte, skrūvējam viņu ārā un laižam eļļu ārā attiecīgi tad no bubļika. Šis te ir tāda nianse, citām mašīnām šāda te lieta nav. OM 651 dzinējam ir tā kā tā. Šeit lūk tad tā skrūvīte ir no bubļika un, protams, ka mums ir jauna skrūvīte. Šo te skrūvīti, kad viņš pabeidz tecināties, liekam iekšā un skrūvējam ar 10 ņūtoniem. Tā, bubļiku pabeidzam tecināt, kur gumijas korķītes apakaļ ielikts iekšā. Tad varam ķerties pie kārbas uzpildes. Attiecīgi liekam iekšā šo te adapteri šajā te vietā. Un adapterim pa virsu skrūvējam vēl vienu šādu te adapteri. Un tad jau attiecīgi slēdzamies klāt ar eļļas uzpildes iekārtu un pildam iekšā 10 litrus. Protams, pagriežam uz pirmo pozīciju. Es jau to esmu izdarījis ar šo te speciālo instrumentu uzpildes pozīciju un pildam iekšā. Tā, līmeni esam izstādījuši, kā es teicu, uz 3. pozīciju. Viss te ir kārtībā, nomazgājam visu. Protams, ka kārba bija jāuzsilda līdz 35 līdz 40 grādiem. To es īsti neiešu tur stāstīt. Jā. Nu, un kaut kā tā darbiņš ir pabeigts. Kopumā nekas īpaši sarežģīts, vienkārši jāzina vairākas nianses šajā gadījumā apkalpojot šo te 9G Tronics kārbu.